lasīju atklāsmes grāmatā the last chapter, when Jesus pēdējo nodaļu, says, "Who will not enter the kingdom?" kur Jēzus teica, kas būs tie, kas nenonāks valstībā. And he gives a list, Un tur viņš deva tādu veselu sarakstu. like the murderers, the sexually immorals, Slepkavas, netikļi, those who like to live a lie. tie, kas mīl melus. And it was very eye-opening. Tas tā ļoti man atvēra acis. I'm not sure of the word. Confronting. Tas man tā kā konfrontēja. And I was reading, and in my heart I was like, I pray that I won't be one of those one day. Un es lūdzu Dievu, un Dievs dod, ka es vienā dienā neizrādītos viens no viņiem. Especially what we spoke yesterday about our hearts being the soil and the word, the seed. Un īpaši tajā sakarā, ko mēs vakar runājām par to, ka mūsu sirds ir tā augsne priekš Dieva vārda sēklas. And how easy it is to kill the word in our hearts. Un cik tas ir viegli nogalināt šo vārdu, kas ir mūsu sirdīs. And I just had that moment of like, I'm so weak. Un vienā brīdī es jūtos, es esmu tik vājš. And at any point, Ka jebkurā brīdī I can be in that list. es varu pēkšņi izrādīties tajā sarakstā. If I don't check my heart every day and see whether and see where I'm at with God. Ja es katru dienu nepārbaudu savu sirdi un neļaujos ieraudzīt, kur es īstenībā esmu. And so from what we spoke yesterday Un no and tā, ko mēs runājām vakar, what I read this morning, it was ko es lasīju šorīt, quite challenging. tas mani izaicināja. And like Paul says, Kā Pāvils saka, you know, we're on a race, mēs esam skrējienā, and the finish line un finiša līnija will be either if I die ir, soon ir vai nu, kad es nomirstu drīz, or when Jesus comes back. vai arī, kad Jēzus nāk atpakaļ. And how we run is important. Un tas ir svarīgi, kā mēs skrienam. And so it really challenged me this morning Un tas man tiešām izaicināja šorīt. to look inside and to look inside and see that I'm far from being perfect. Paskatīties sevi iekšā un ieraudzīt, ka es esmu ļoti tālu līdz tam, ka es būtu perfekts. And that I need Jesus every day. Un ka man tiešām vajag Jēzu katru dienu.